Šodien mēs sludināsim par vienu lietu, ar ko mēs saskārāmies. Es jau biju dzirdējis par tādu garu, ka tāds ir, bet es nezināju, ka viņš var mani skārt, mūs var skārt, es nezināju. Svētums saukšies Jezabele draudzē. Un es saprotu, ka Jezabeles gars ir gan pasaulē, gan arī viņš ir draudzē. Un ziniet, kā šis gars ienāk cilvēkos? Ienāk pārsvarā. Viņš tur dažādi ienāk, bet pārsvarā viņš ienāk caur netiklību. Pornogrāfiju, skaudību, varaskāri, egoismu, lepnību un nepaklausību. To man svētais gars uzrādīja, kādās veidā viņš ienāk mūsu dzīvēs. Un es sapratu, ka ir Dieva gara svaidījums, ka mēs šeit sludinām, ja? Nonāk svētā gara svaidījums, Dieva gara svaidījums, bet arī ir Jezabeles svaidījums. Tas ir ļaunā gara svaidījums. Un ko var draudzē ienest gan bezdievis, gan kāds kristīgs brālis vai māsa. Un lielāko daļu tā arī ienest to kristīgu brāļu māsu. Es visu izstāstīšu, kādā veidā un kā tas viss ir. Brīži, ja mēs arī paši ar savu netiklību dodam Jezabeles garam pilnas tiesības atrasties mūsos. Ziniet, ka cilvēks arī atver durvis ļaunam garam. Ja tu ar savu netiklību tu vari atvērt durvis, un ļaunais gars ir pilntiesīgs tevī dzīvot, saproti? Kad tu dari aizliegtas lietas, kad Dievam nepatīk, viņš no tevīm novēršas, un ļaunais gars mierīgi var tevī dzīvot. Viņš ir pilntiesīgs atrasties tevī. Var arī uzlikt tev cilvēku kaut vai lāstu. Tāpat var uzlikt, un var arī būt tas lāsts no paudža paudzē. Nāc, tev saklausās par Jezabeles garu. Jā, sēd un klausies. Un kamēr cilvēks nav atbrīvots, kamēr tas gars cilvēkā darbojās. Un teikšu godīgi, kā ir, man arī, cik es atceros, arī bija šis jaunais gars, Jezabeles gars, man arī bijis. Jo mēs neviens neesam pasargāti no viņa, neviens neesam. Jo es arī biju devis pilnas tiesības viņam sevī darbot. Es aigau zinu, to es nepareizi tur vienu lietu darīju, un viņš bija pilntiesīgs arī atrasties mani. Un es nevarēju saprast, kāpēc man netiek atbildēts lūkšanas, kāpēc man tas nenotiek dzīvē. Un tad es sapratu, ka arī viņš bija. Bet tāpēc mums no šī gara ir jāuzmanās šodien. Un laiks jārēģē. Jo garīgā pasaule, kā mēs zinām, reāli eksistē. Un garīgā pasaulē mēs varam cēloņus it visā meklēt. Viss, kas notiek garīgajā pasaulē, pēc tam atspoguļojas fiziskajā. Viss tas garīgais. Ja tu esi svētīts, kā saka, garīgā pasaulē tu būsi arī fiziski svētīts, fiziskā pasaulē. Ja tu būsi nolādēts garīgā pasaulē, tu arī būsi nolādēts arī fiziskā. Tev nekas neveiksies, nekas neies. Arī Igors zina. Tā ir. Kamēr tu nav dabūjis atbrīvošanu, tu centies, un kā tev nav. Darbu nevar dabūt, tu brīnies, kas tas ir? Kas ar manīm notiek? Tu neesi dabūjis to atbrīvošanu, dziedināšanu. Un tikko dabu atbrīvošanu reiz Dievs svētī darbs ir un viss pareizīgi. Pats jau te redzi kā dzīvē. Uzreiz te Dieva svētības un viss, kad tiek vaļā no to ļauno garu. Viņš jau tev traucē. Nevar pat tevi nākt svētības. Jo Dieva gars vienmēr, zini kā var to atšķirt? Dieva gars vienmēr cilvēku ceļ, iedvesmu. Viņš tev jūtās kā uzvarētais. Bet ļaunais gars, Jezabeles gars, vienmēr tev izdarīs kaut ko slikti. Viņš vienmēr tev nonicinās, viņš vienmēr tev gribēs izputināt, viņš tev sliktas domas, vienmēr kaut kādas virzīs tavā galvā, saprot? Jo ziniet, ka domas arī materializējās. Pat domas materializējās, ziniet? Svarīgi arī, ko mēs domājam. Par ko mēs domājam. Un šis Jezabeles gars ietekmē tavu kalpošanu, es tad saprotu, gan tavu ģimeni, gan tavu fizisko, gan garīgo dzīvi. Viņš viss. Jo viss tas ļaunais
ja tevi ir, viņš viss materializējās pēc tam. Viņš viss atspoguļojās tavā dzīvē, tavā kalpošanā. Un tu skaties, kāpēc tev nenotiek nekas un neaug šī draudz. Un nav cilvēku, un tu centies un pūlējies. Un kā ir tie cilvēki, viņi tā ir, un kā atnāk kāds, viņš pazūd. Un tu nevari saprast, kas tev paliek. Un beigās tu saproti, kas tev tur, kur tā sakne. Un kad tu atbrīvojies no visiem šiem Jezebēlēm, no visiem tiem gariem. Es ticu, ka tad viss notiks un viss šeit izmainīsies. No viņiem bija jātiek vaļā vienkārši. Jātiek vaļā no to Jezebēles garu. Bet viņam neļauj, lai par viņiem lūdz. Viņi negrib, ka viņas atbrīvo no. Jezebēlē ir tā, ka viņi negrib, ka viņi par viņiem lūdz pareizi, ka viņas atbrīvo no to garu. Viņam neļaus, lai tu par. Ko? Viņi domā, ka viņiem nav. Viņi domā, ka viņiem nav nekas. Maskējās. Viņi laimo. Viņi tev pateiks labas vārdus un pēc tam tev nosodīs, izies aiz durvīm, aiz muguras viņi tev nosodīs visu laiku. Ap tavā priekšā viņi teiks, oi, kā tev tu labs cilvēks, tu tāda mīlestības sirdī, tu tik labi, paies aiz muguras. Kas viņš te kaut kāds sludinātājs, kaut kāds, ko viņš te muļķības runā, zini? Stāstiem cilvēkiem. Un viņi nav ievēruši, viņi vienmēr apsītīs blakam kādam jaunam cilvēkam, kas ienāks draudzē. Atnāks kāds jauns, kas tikko vēl neko nezina par Dievu, viņš un apstrādās viņu. Un skaties, nākošā reize tas cilvēks vairs nav. Nav. Jo viņam jau sastāstīts viss, ka tur nekas neesi. Un tie Jezebels, es novērš, viņi paši vienmēr sev godā, paši ceļ sev gaisā. Mēs esam Dieva aicināti, mēs esam tie. Tas, kas tad viņš tur tāds pienpūīgs, zinātais, kancels tur stāv, ko viņš tur runā. Iziet ārā pēc tam stāst. Un paskatīsimies, ko Bībele saka par šo garu. Jo šis gars ir ļoti viltīgs, saprot? Man 2 gadu laikā, es nevarēju atmaskot, iedomājies, 2 gadus. Nāca tas Jezebēles, nāca. Es pateikšu, es zinu 4 cilvēku, ko lieta Jezebēle. Un nāca, un tik viltīgi. Ojā, kā mēs nezinājām. Kā viņi atmaskoja, tā viņi pazuda. Interesanti. Kā viņas atmaskoja, tā viņi ar baltām acīm. Aizgāja, pat neko neteica, viņi vienkārši pazuda. Es domāju, viņi pazuda paši. To atmasko viņi pazuda, izkūpēja. Tas bija unikāli. Es viņiem neko nezinu. Tikai sasaistīju viņus. un viss pazuda. Būtu jau labāk, ka viņi tiktu atbrīvot un kļūt brīvi tie cilvēki un varētu, bet viņam iet un dara kaut citiem to pašu. Viņi aiziet uz cituriem un dara to pašu. Viņi atkal atrod kādu jaunu draudzi, atrod kādu jaunu vietu, kur viņi var iet un atkal turpina to pašu atkal. Viņi šodien bija te, tagad viņi jau citurā strādā. Citur darbojās, es pats zinu. Un to mēs pierādīsim ar Bībeli, nedomā, ka es to pats esmu izdomājis un ka tas ir kaut kāds mana interpretācija, kur es šidoties visus safabricējis. Bībeli to saka. Un tas jau ir pat vecā derībā jau stāstīts par to, par Jezabēlu. Un īstā šī Jezabēla faktiski bija īsta valsts vadītāja. Un viņa pakļauja savu vīru, tur bija stāsts pirmā ķēniņa grāmatā nobeigumā bija par šo stāstu, par šo Izabēlu, tur Izabēlu viņas. Tāpat Izabēla. Viņas padevīgo vīru ķēniņu Ahabs. Jūs atcerieties vecu darīt klasīšu? Ahabs. Un šis sieviete tā manipulēja ar to savu vīru, ka viņš visu valsts vadīja, viņš bija ķēniņš par to zemi. Viņš visu tā sieviete visu noteica, ko lai tas vīrs dara, un viņš visu pakļāvās tai sievietē. Un šo stāstu mēs varam izlasīt pirmā ķēniņa grāmata beigās. Un es izlasīšu drusciņu, lai nedomā, ka jo cits varbūt nelasīs vienkārši, lai es kaut ko nav te sapūderējis, izlasīšu to līdzi. Pirmā ķēniņa grāmatā viss nelasīšu, 29. nodaļa rakstīts. Un Jūdas ķēniņa Asas 38. gadā Ahabs, Omrija dēls, kļuva ķēniņš pār Izraēlu
Un Omrija dēls Ahabs bija ķēniņš pār Izraeli Samārijā 20 gadus. Tas Ahabs kļuva par ķēniņu. Sarodat, zināt, Ahabs kļuva par ķēniņu Izraēlā, Dievu tautā. Un arī Omrija dēls Ahabs darīja to, kas ir ļauns tā kunga acīs, vēl vairāk nekā visi. Mārtiņ, netraucē. Vairāk nekā visi, kas bija pirms viņa. Viņš ir ļauns īstenībā tas ķēniņš, bet viņš nebija tik slikti ļauns, kā tur vēlāk būs. Un viņš paņēma sev par sievu Sidonas ķēniņa Atbala meitu Izabeli. Un viņš pats gāja un kalpoja Bālam un pielūdza viņu. Abi divi viņi kalpoja, Bālu, ne jau tam kungam, bet Bālam, izdomātam Dievam, kas ne jau tam, kas radīja debesis un zemi, ziniet, Bāls, kas ir. Un tālāk, 1. ķēniņa 21. nodaļā lasām. Un tad, kad viņi jau tur daudz ko jau tā sieva tur bija, es visu neizlasīšu, tajā pēc pārāk gāri, ko viņi tur bija, ja viņiem tur likus darīt ar Eliju, zināt to pravietu Eliju, viņam tur visu, ko bija par to. Tas Elijs pat slēpās no viņas, viņi jau gribēja viņu novākt. Un tad pie viņa ienāca viņa sieva Izabele, rakstīts, un sācīja viņam tam vīram, kādēļ tavs gars ir tik saīdis, ka tu pat maizi vairs neēdi. Viņš bija tur tāds nobežies. Un tas sācīja viņai tādēļ, ka es runāju ar Jezreēlieti Nabatu, un es tam teicu, atdod man savu vīndāžu par naudu, vai, ja tev tas tīk, es tev došu tā vietā citu vīndāžu. Bet tas man atbildēja, es tev savu vīndāžu nedošu. Tad viņa sieva Izabele tam sacīja, vai tu tagad rīkojies kā ķēniņš par Izraēlu? Viņa sāka jau noteikti visu tur. Celies un ēd maizi un nomierini savu sirdsprātu, viņa teica savam vīram. Es tev sagādāšu Jezreēlieša Nabatu vīnadārzu. Viņa teica, es parūpēšos, ka tu dabūsi. Viņa saka, tu tikai esi mierā. Zini? Viņa jau sāk punktiet sev viņai, zini? Kā Jezebelē. Viņai uzreiz viltīgs punkties. Un viņa uzrakstīja vēstules Ahaba vārdā. Nevis tā kā Ahabs rakstīja, bet viņa vārdā uzrakstīja vēstules. Aizzīmogoja tās un ar viņa zīmogredzenu, ar to Ahaba ķēniņa zīmogredzenu, nosūtīja šīs vēstules vecajiem un dišciltīgajiem, kas dzīvoja Nabata pilsētā. Un viņa rakstīja vēstulēs tā. Izsludiniet gavēni un nosēdiniet Nabatu augstā vietā tautas vidū. Viņa tā vēstulē uzrakstīja, it kā ķēniņš to teikt. To jau neteica ķēniņš, bet viņa visu to sapublicēja. Un tā viņa teica, un nosēdiniet arī 2 neliešus viņam blakus, tie, lai liecina pret viņu sacīdami, ka viņš nopaļājas Dievu un ķēniņu. Tad izvediet viņu ārā un nomētājiet ar akmeņiem, ka viņš mirst. Un to visu uzrakstīt tā, lai izdara. Un tad, kā notika, un viņa pilsētā vecie un dišciltīgie, kas dzīvoja viņa pilsētā, izdarīja tā, kā Izabele tie bija likusi darīt, kā vēstulēs, kuras viņa bija sūtījusi, bija rakstīts. Un kā viss tur bija rakstīts, tā viņa viss izdarīja. Un viņi izsludināja gavēju, nosēdināja Nabatu ļaužu priekšā, un 2 vīri nāca, tie bija nelieši, un tie nosēdās viņam pretī, nodeva liecību pret Nabatu, viss tautas priekšā teikt, un Nabats ir nopūlējis. Nabats ir nopēlis gan Dievu, gan ķēniņu, un viņi to izveda no pilsētas ārā, nomētā ar akmeņiem, un viņš nomira. Un tie deva ziņu Izabelē un sacīja, Nabats ir nomētāts ar akmeņiem un ir miris. Un Izabela dzirdēja, ka Nabats ir nomētāts ar akmeņiem un ir miris, tad viņa sacīja Ahabam, celies, ņem Jezreēlieša Nabata vīndārzu, kas liedzās tev to atdot pret samaksu. Nabats vairs nav dzīvs, viņš ir miris. Kad Ahabs dzirdēja Nabatu miruši esam, tad viņš cēlās, nogāja lejā Jezreēlieša Nabatu vīndārzā un pārņēma to savā īpašumā. Redzi, viltīgā sieviete ar ļaunām metodēm panāca to, kad dabūja to vīndārzu. Nevi apmānīja cilvēks, sameloja, sasūtīja visiem muļķīgas vēstulītes, viss pievīla, un tāda ir Izabela, un tā viņa darbojas. Un šī bezdevīgā Izabela vadīja visu īstenībā to valsts. Īstenībā tur bija ķēniņš
ķēniņš, kam bija jāvada Ahabs, bet viņa sieva īstenībā visu kontrolēja vadīja. Viņa manipulēja tiem cilvēkiem ar savu padevīgo vīru Ahabu un gar visu valsti. Un viņa darīja, kas ļauns tā kunga acīs. Tas viss bija ļauns, negantīgi tā kunga acīs. Jo Izabela paveda to Ahabu un vēlāk Elija, zinu pravietis Elija to atklāja, no tam Ahabam atklāja, un tad tas Ahabs, tas pats ķēniņš, tur ir rakstīts tālāk, viņš zemojās Dievu priekšā, un viņš nožēloja, ka viņš saprata, ka viņš bija pievilcis, viņš saprata, pats tas ķēniņš pēc tam saprata, bet tur bija rakstīts, bet sekas bija jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā tavai nepareizai rīcībai, vai tev tā Jezebela ir pievīlus, vai viņa nav pievīlus, jebkurā gadījumā vienalga ir sekas visam. Visai mūsu, kaut vai tas Jezebela tev pievīlus, bet sekas visai ir pareizi, kaut kādas sekas. Jebkurā gadījumā sekas ir. Un tur arī ir rakstīts 21. nodaļā, 23. pantā, un par Izabeli tas kungs ir sacījis, suņi ēdīs Izabeli pie Jezreēlas mūriem. Jā. Dievs viņas sita un viņa aizgāja bojā tā Izabela. Tas tā, jo Dievs jau ir uguns, viņš iznīcina, ziniet. Dievs jau rūpēs par saviem, bet, sekas vienalga bija. Jo, kad Elija Ahabam visu atklāja, Izabela, ka viņu pavedinājusi, tur rakstīts tur tā rakstīts, ko līdz Ahabs dzirdēja šos vārdus, viņš saplēsa savas drēbes, apvilka savām miesām maisu, atturējās no ēdiena, gulēja maisā un staigāja apkārt klusēdams. Un tā kunga vārds atkal nāca pat izbetieti Eliju sacīdams, vai te nesi ievērojis, ka Ahabs pazemojies manā priekšā? Ja viņš tā ir pazemojies, tad es nelikšu, viņš tā teica, tad es nelikšu nelaimē nākt viņam pašam dzīvam esot. Dievs redzēja, ka viņš pazemīgs, nokrīt ceļos, ka viņš tur saprata, ka viņš nepareizi rīkojas. Dievs ir žēlīgs, paldies Dievam, ka viņš nelika viņa nelaimē pār to Ahabu nākt, tāpēc, ka viņš atzina. Redz, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticams un taisns, kā saka Bībele, piedod visus grēkus. Redz, viņš arī Ahabam piedeva. To viņš sita to Jezabelu, bet Ahab dzīves laikā viņš vairs neaiztika, bet viņš teica, es gan likšu nelaimē nākt pār viņa namu, viņa dēlu dienās. Nelaime nāca par viņu bērniem. Jūs zināt, kā Dāvidam bija, ka viņš sagrēkoja līdzīgi pareizi? Kad Dāvids pārkāpa laulību ar... Tu jau zināt, ka viņš pārkāpa laulību, kā viņam bija ar to bezslību. Ko? Arī. Viņam pašam jau Dievs viņu pažēla. Viņš jau zina, kā Dāvids labās sirds, bet bērni visi aizgāja bojā Dāvidam, visi dēli. Tur. Pat Salamans pēc tam pa netiku kļuva tur tam daudzām sievām tur seju prātā tur. Kaut viņš bija gudrs vīrs un viss, bet arī iekrita netiklībā, jo tas slāsts jau bija, par Dāvids arī sataisīt podas, atceries. Sekas bija vienalga viņa tai rīcībai. It kā viņš no Dieva mīlulis bija un viss, bet ja nebija sekas pie viņa, pie bērniem bija. Tāpēc mums jāpadomā, ja mēs kaut ko daram, ja mēs klausam tam Jezebelam, labi, mēs varbūt Dievs mūs pažēlos, Dievs jau noteikti mūs pažēlos, bet sekas varbūt pie mūsu ģimeni, pie bērniem, varbūt jebkurā gadījumā. Tāpēc mums vajag laicīgi atklāt to, atklāt visu šo. Un par to jau arī no Bībeles es vēl gribu teikt, ka to jau saka arī atklāsmes grāmatā. Zinat atklāsmes grāmatā par Jezebelu? Igors noteikti zina atklāsmes grāmatā par Jezebelu. 20. nodaļā tur rakstīts, bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļus sievietei Jezebelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus, piekot netiklīgu un ēst elku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Dievs teica, Jēzus teica, es viņai devu laiku atgriezties no savas netiklības. Saprot, viņš laiku cieš to visu, bet viņš laiku uzdod, ja cilvēks neatgriežas. Un tad ir rakstīts, un redzi, es metīšu viņu slimības gultā. Un tas, kas
ar viņu piekopuši netiklību lielās bēdās, jo tie neatgriezas no viņas darbiem. Ja tu neatgriežies no tiem darbiem. Un tad rakstīts, viņas bērnus es nonāvēšu, visas draudzes atzīs, ka es esmu tas, kas es esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Viss būs pēc mūsu darbiem. Dievs jau dod laiku. Atgriezies. Uzreiz jau Dievs neko, nevienu, kas nodarbojas, Dievs jau pareizi visu atbrīvo un palīdz cilvēkam. Nevienam jau nesaka uzreiz pēc svēts un pūkains un balts un tīrs. Katram mums ir kaut kādas problēmas un viss. Bet Dievs noteikti laiku dod mums. Bet ja tu negribi atgriezties tā pretī pareizi, tad, ir tā kā ir. Tā kā ir. Dievs, šis gars izposta, es tev teikšu gan fizisko, gan garīgo ģimeni. Arī fiziskās ģimenes. Un viņš arī pasaulē, viņš ir valdībā pat tas gars. Jūs zināt? Pat valdībā. Kas mūs izvaro visu valsti. Izvaro viņi. Tas ir egoisms. Viņi visi rauz sev. Jūs nezināt, kāds viņiem ir algas un kāds ir tiem citiem cilvēkiem naudīt. Man jau nav žēl, lai viņi grāb sev. Bet tad izmaksājas mums tiem bērniem tos pensijas. Apskatīs, kā Igaunijā transports vispār brīvi ir pilsētā, Tallinā. Kāpēc mums Rīgā visiem tik dārgi iemaksā par transportu? Es izlasīju, ka Tallinā ir viss transports pilsētas iedzīvotājiem par brīvu. Jā, tas jau sen jau. Sen jau? Jau 2-3 gadus noliekam. Jā, un viss ir apmierināti un priecīgi. Vienu brīdi pat, kad tur aizsākās. Jā. Pa brīvu reāli. Aizpagājušajā laikā. Un te cilvēki... Sāk pie mums uz šukos runāt, kā vajadzētu. Un mēs brīnās, ka viss brauc no Latvijas ārā un brauc uz ārzemēm. Cilvēki jau nevar savilkt galus kopā. Viņiem bērni nevar uzturēt. Viņš solīja arī mums to Rīgā izdarīt, bet sagadījās Latvijas vēlēšanām, vai tās bija, un tā vēlēšanas beidzās un apus. Bet šodien mēs nerunāsim, varbūt nepietiks laiks par to, kas notiek pasaulē, bet šodien mēs runāsim par Jezabeles garu draudzē. Pareizi, šodien mēs parunāsim par draudzē. Jo šis Jezabeles gars īstenībā draudzē manipulē ar kristiešiem. Glaimo, jūs zināt, ka viņš ir glaimo. Jūs uzmanaties, ja kāds atnāk jums klāt, viņš tev īsti nepazīst un pienāk klāt un sāk tev kaut ko šausmīgi glaimo, tu skaties. Skaties, vai tas nav Jezabele. Un viņš īstenībā tavā priekšā glaimo, bet viņš iziet aiz tavas muguras vai iziet ārā un tev nonicina. Viņi tā dara. Un sarīda cilvēks pēc draudzi. Zini, kā viņi sarīda cilvēks pēc draudzi. Viņi atnāk tavā priekšā, te runā, te vispār iziet ārā, viņi sarīda pēc visu. Viņi sarīda pret draudzi. Ne jau pret mūsu vienīgu. Citi. Aizved cilvēks prom no draudzes. Mūsu ir tik vērt projām, kur atnāk jauns tad līdz uz ceļu. Skatos, tu bija te, viss mums normāli, pēc tam skatos. Viņi pilnīgi tādu nodara viņiem. Viņiem tā kā profesija, tiem cilvēkiem. Es spēju profesionāli Jezabeles. Tu zināt, ka ir profesionāli Jezabeles. Profiņi. Viņi staigā riņģi un tikai medī. Kur varētu kādu. Viņi pat aizved no Dieva prom. Ne tikai no draudzes, arī no Dieva. Es pat zinu, ka ir aizveduši arī no Dieva. Cilvēks. Sastāsts tāds pīlīts cilvēkam, ka cilvēks vairs nebija par Dievu neko dzirdēt. Viņš dzīvo pasaka, piekāš visus tos kristieļi. Viņš panēja atmet tā roku, viņš teica, es labāk dzīvot arī Viņš no šiem murgiem, viņš bija ticis vaļā, viņš teica, es labāk dzīvo pasaulē, zini. Kaut gan, protams, pasaulē nav nekas labi, bet cilvēki tik tālu var, tas Jezabeli, nonicināt un var tik sastāstīt visu, ko. Un viņam ir tā īpašs plāns, tāpēc Jezabelē īpašs plāns. Viņš darbojas, viņš pārsvarā slepenībā. Bet paldies svētajam garam, ka viņš atmasko. Zini? Paldies, ka mums ir svētais gars, ka viņš atmasko. Un tāpēc es teicu, mums vajag būt tās attiecības ar svēto garu. Man jau nebija varbūt tik labas tās lūkšanas, un tā kā vajadzētu un tik labas attiecības, tāpēc es tik ilgi noņēmos un nevarēju saprast. Nevarēju, viņš tik viltīgs. Kamēr man svētais gars uzrādīja, man pagāja ilgs laiks. Es tagad sapratu, ka man vajag stiprāks attiecības ar svēto garu, jo citādāk var atkal piesakties kaut kāda lieta, ko es neatklāšu.
Tas svētais gars, un to tik mums var uzrādīt svētais gars. Paši cilvēki mums nevar to atklāt, saprot. Jo Sātans caur brāļiem pat un māsām to dara, saproti. No citām draudzēm sevišķi. Savus netīros plānus, mēs to redzam. Viņi pat nav citās draudzēs, viņi nekur nav. Ne jau par to, ka viņi būtu citās draudzēs, tas nekas viņi pat nekur nav. Nevienā draudzē, pareizi. Un saprotam, ka Jezebeles gars var būt gan sievietēs, gan vīriešos. Un mūsu draudzē tāds bija reāli parādījies. Paldies Dievam, ka mēs viņu tikām galā. Es biju nomocījies, jūs maz nezinu, kā es nesapratu, kas notiek. Es pilnīgi biju izmisumā, es biju tādā izmisumā, es domāju, visām mest ar roku, kur es iet? Gribās iet mežā, zini, kaut kur, viss no viss projām, negribās nevienu vairs dzirdēt beigās jau. Man bija, un viņi tev pa telefonu pat zvana, zini, un neliek tev mierā, un māca, viņi tev piezvana, un tev stundu tur borē ausi, un māca, kā tu pareizi, tu nepareizi dzīvo, un tev nepareizi. Es zinu, ka es visu pareizi, es visu klausos šo te Vladimiru Muņķjānu, es klausos Derek Prīns, es visu no viņiem mācos, es saprotu, es biju Bībeles koledžā, es zinu, ka es visu, ko es runāju, es pārbaudu to ar Bībeli, es salīdzinu, ko tie lielie sludinātājs sludina, es tā uz dullo neko nestāstu šeit. Un viņš man pusstundu pa telefonu visu pretēju runā, pretējo. Atnāk šeit draudzē, sēžas sludina dievkalpojumu, viņš no vietas skaļā balsī runā un stāst visu laiku pretēji man. Visu laiku pretēji, es kā saku to viņš. Un tiem cilvēkiem viņš saka, ka es vēl esmu pienpuika, es vēl neko nesaprotu, zini. Un viņš man nonicina, visu laiku nevis man iedves, priekš kam tā viņš nāk? Tad teikt, kur tev patīk, neviens, viņš nonicina man, pilnīgi nonicina, visu priekšā. Manā priekšā jau nē, tev viņš tā glaimo, bet viņš predikt laikā, jau dzirdē, visu laiku skaļā balsī, visu laiku te grib izjaukt mans predikts, visu laiku saka tev no vietas, es kaut ko pasaku, atkal nav pareizi, tas nav pareizi, tad beidzās dievkalpojums apsēžas tiem cilvēkiem blakām un sāk stāstīt, ka es tur galīgi visu nepareizi sludinu, un viss, ka tur tas ir tā, un tas ir tā, un viņš ir nezinu kāds tur Dieva izredzētais, Dievs viņu ir aicinājis, un viņš visu zina, viņš zina tāds, nezinu kāds ar pravietis, kas tad tu pienpuji, tu vēl 20 gadus vēl tur jāsēž un jāmācās visi. Un kad tiek viņš tas sludināt, viss pretējs. Man bija tā, es nosludinu vienu dievkalpojumu par atkrišanu no draudzes. Zin kā teikts pirms Jēzus Kristus nāk, pirms Jēzus Kristus atnākšana, nāk šis te antikrists, ja, un būs tā, kad no draudzē ienāks viss te pasaules, zin kā pirms antikrists nākšanas, pasaulīgums daudz iznāks draudzē, saprot? Draudz sajauksies ar daudziem pasaulīgām lietām, un ienāks draudzēs visādi ļaunums, un zin kā, un tā būs tā kā atkrišana, zin, atkrišana. Un tad nāks antikrists, un tad viņš stāst visu pilnīgi pretēji. Viņš mājās sagatavo tas Jezebeles prediķi, atnāk te, viņš saka, es gribu sludināt, atnāk tas, un visus gvēlš pretēji, nevis tā kā es tur sludināju, visu pretēji, pilnīgi visu pretēji, sagatavoju speciāls prediķi, lai man visu, kad 2 nedēļu gatavojies prediķi, lai visu apgriezt tā kājām gaisā, ka tā nebūs, ka viss būs savādāk, zin, kad nāks pirms antikrista atnākšana, kad draudz paņems debesīs, un kad prom, viņi atkritīs no pasaules, aizies debesīs, kur tad tur tā Bībele raksta, nekur nav, viņš to visu ir savā fantāzijā, to viss ir izfabricēs. To jau, ka Jēzus nāks, tad ir rakstīts, ka būs tā paraušana, pareizi, nevis kā antikrists nāk, viņš visu otrādāk, zin, un visu laiku šitā, ne jau par to lietu, par daudzām lietām, zin, es nesaukšu vārdā pat. Bet, ritīgi, Un tas ir galvenais, ka pat runā no šitai, tas Jezebeles gars no kancels pat, nedomājies, viņš pat runā no kancels. Un cilvēki klausās ar atklāstām mutēm, saprot? Un zin, kāpēc es arī ievēroju, tiem, kam ir tas gars, ka viņš sevi vienmēr godā. Zini, tas gars, viņš sevi godā, viņš stāsta, es esmu aicināts, viņš visu laiku uzsver, es esmu aicināts, es esmu Dieva izredzēts, viņš visu laiku to saka, un tos citus viņš noliek, kad tiem vēl tur piens aiz lūpām, tur tā draudze tāda vaina, tā draudzē tāda vaina, tā ir tāda, un tur visiem ir kaut kādas vainas, un viņam šis sprediķis, tas ir tas īstais sprediķis, es esmu Dieva, un visu laiku uzsver, es esmu Dieva aicināts,
Es gribēju uzprast, kas tev teica, ka tu esi Dieva aicināts? Nu, kas tev teica? Tu pats izdomāji. Tur ir ietekmējis, es atvainojos. Vēl joprojām valdošā pedofīlija un pederastija. Jā, visi tādi. Tā ir neatņemama sastāvdaļa visā šitā. Šis gars var izpostīt ģimenes un draudzes. Ģimenes un Man draudzes. kaut kur liekas, ka tas arī pats galvenais, ir tā pati galvenā. Ticiet, tā varētu būt pats galvenā pasaules vēlā. Jā? Varbūt arī. Man tā liekas. Jā, varbūt, jā. Jā. Pedofīlija un pederastija. Tā iet plašumā. Nevīgs tās nemaz. Bet šitie laulības pārkāpšana Jā, tāpēc arī tas viss ir kopā. Tas viss ir. Tā Jezebele. Pārējais ir tikai tāds paberis. šis gars visu grib izpostīt. Un visus tos mūsu mērķus grib sagraut. Paldies Dievam, ka svētais gars mums visu to atklāja. Bet zini, ja tie cilvēki vēl ļaut, lai viņus varētu atbrīvot, neviens jau nesaka, ka visiem ir kaut kādas problēmas. Kam tā nav? Man jau pašam ir visās problēmas. Bet cilvēki neļauj atbrīvot sev no. Uz malas, visi. Mums ir jāatšķir, tāpēc, ja mums ir jāatšķir, kur ir Dieva vadība un kur ir sātana gars, pareizi gārī. Es tā kā Krievu laikos bija. Jezebeles gars. Mums internets ar pornogrāfijām, ar pedofīlijām. Problēmas, varbūt arī, jo tie Tā cilvēki... Tā ir varbūt. Tā ir pati galvenā. Aiga, kā tu domā, tā ir, jā? Jā, arī Netiklīgi, tā ir tā Jezebele, netiklīgi. Un tas ir sākums tam. Jo Dieva gars ir tas, kas lai mūs celtu, pareizi, Igori? Lai mūs celtu, lai mūs iedvesmot, bet sātans grib, lai mūs iznīcinātu. Ja tu zini, un tu pat jūti to, iedomājies, zini to pat garu jūti. Es domāju, ka man ir visas problēmas. Es vienmēr domāju, varbūt, ka es tāds esmu. Man Bībelē saka, visi jāmīl, visi jāmīl. Nav, tas tā. Es domāju, ka... Tas ir spiediens apkārtnes. Jā. Jo Bībelē arī jaunā derībā, ko Pāvils saka, izlasījis, Romiešiem 15.2 rakstīts, ko Pāvils saka, izlasīsim, ko Pāvils saka, Romiešiem 15.2 saka, viņš saka tā. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savām tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Ja tu redz, ka cilvēks nāk uz draugus, viņš tev celt, grib iedvesmot, ka viņš ir svētā garvadīts, pareizi. Bet ja viņš tev grib nonicināt kaut ko sliktatējums, tad tu zini, ka tas jau nav Dievs. Dievs nekad nevienu cilvēku nenicina. Dievs grib celt mūs, iedvesmot, palīdzēt mums. Sātans mūs grib izpustīt, pareizi. Viņš laiku dara visu, viņš grib mācīt tev, mācīt. Mums bija viens atnācis, zini, draudzē, viņš izvēl planšetu ārā. Un sāk mācīt, es vēl nav vienāds par durvīm, visi sāk mācīt. Kā ir jādzīvo, kas sludina jau te. Pa visu tā zāle. Ko? Visāds video vajag visiem klausīties. Beidzās dievkopums, tikko es beidzu sludināt, izvāk atkal savu planšetu un visi te māca. Kā jādzīvo, tas ir nepareizi. Igors ir kaut kāds galīgi. Viņš pa tevi tur slikti, jau zini. Tur visu laiku tur saka, tu jau zini, par ko mēs runājam. Nu labi, bet tas Dievs ritīgi Jezebeles gars, vispār ritīgi. Nāk un viss māc, un viņš pat no vietas nevar nosēdēt. Te vietā viņš visu laiku grib mācīt, zini, šo sevi. Un beigās jau bija tā, ka viņš vairs neklausās, ko tur runā, viņš izvāk savu planšetu, visu laiku dievgolbām skatās un to planšetu un uzliek austiņas. Es viņam kaut ko saku, viņš nedzird. Viņš klausās savus tur tos savus video, un pēc tam noklausās un viss mācā kaut kā. Un es beigās sapratu, tikai pēc 2 gadiem laiks reaģēja un novāca viņus visu šos viesludināties, kas tam bija. 4 gabali bija. Kur man tā varēja sanāt? 4 gabali. Es tev pateiktu, 4 tādi, kas bija. Kas tā. Wow. Viņi nāca nevis, lai mani celtu, iedvesmot, bet visu laiku sludināja pretēji. Ko es te runāju? Iznāja te priekšā un visu pilnīgi pretēji. Ja par kur tēmu tu runāt, pilnīgi visu otrādi visu. Ja tu uzliks kaut kādu video, piemēram, video, ja, kaut ko parādīs, kaut kādu lietu, viņš atnāks un pēcīs dievkopu, un viņš pateiks, ka tā nav, kā tur viss ir. Viņš vienmēr pateiks, ka viss pretēji, lai mūs sagraut, lai izpostītu, lai cilvēki šeit nenāk, saprot? Un es brīnos, kāpēc cilvēki nenāk, jo viņš jau pats nenāk. Viņš jau nevar, viņš jau tā viss izdevē, nenāk neviens. Es brīnos, kurš atnāk? Vienreiz atnāk, vēl labi, ka Robertiņš vēl atnāk, bet
Atnāk, viss aiziet, atnāk, es domāju. Beigās jau mūsu slavētāju pazina, nu tagad viņa nāks, tagad ir mācība, bet viņa pat vairs nevarēja izturēt. Viņa teica, es vairs nevaru izturēt. Beigās dievkalpos krāmē viņai rokas virsū, tur nepras man neatļauj, neko, bau, virsū. Te meitene tā seja pārbijusies. Un kaut ko to aizrādu, stāv tu klūs, zini, kas saka. Svētais gars darbos. Kāds ir svētais gars, zini? Svētais gars darbos. Jā. Jā. Svētais gars ir džentelmenis, svētais gars paklausīs, svētais gars uzprasa atļauju cilvēkam. Pirmkārt pieeja klāt, uzprasa, vai drīkst par tevi palūgt, vai pieklājīgi, nevis... Vai drīkst rokas. Jā, vai drīkst rokas, vai vispār es gribu, ka tu paunīgi lūgt, uzprasa patņāv, nevis skriet klāt, tā meitene sēž, vai pārbijusies acis otrādi izgādi. Jā, tātad šis Jēzabels gars ir īsts aģents, sātana ierocis. Pāvils viņš saka, es lieku pie sirds brāļi, viņš saka, mums brāļiem, viņš saka. Pāvils, tad jau viņš to zināja, tad jau arī bija. Viņš saka, es lieku pie sirds jums brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību. Tā ir mācībai, ko esat mācījušies, vairieties no viņiem. Pāvils, romiešiem 6:17, viņš saka, vairieties no viņiem. Kas jums te māca, kas jums te savu mācību tev uzspiež, kas nepieņem to mācību, ko tu sludini, vairies no viņiem, kas runā no vietas un cilvēks vēl prom. Pāvils saka, Pāvils jau tad pateica to visu. Mums vienkārši Bībelē to jāierauga un jāsaskat. Mums jāatzīst tas. Mums jābūt stipriem, kā viņš teica, jābūt stipriem, ar Dievu ieročiem, jābūt stipriem, lūgšanās, ar Dievu ieročiem jāvelk kājās tie ir zābaki, evaņģēlis zābaki, ja, bruņcepuri jāliek galvā, kas tur Bībeles saka, un jāstājas pretī tam vēlnu viltībām, šim pasaules ļaunumam. Mums jāiet pretī šim ļaunumam, šie gari darbiem. Viena arī lieta, zini, kas vēl viena lieta, ko es tā ievēroju? Skaudība ir ļoti arī, kas var būt Jēzabeles gara, tās instruments skaudība. Jo viens no Jēzabeles gara paveidiem. Jo, ziniet, kaut kur es to atkal ieraudzīju, tas atkal Bībelē. Jēzabeles gars bija gan, kā mēs zinām, gan vecās derības, gan jaunās derības. Kādā cilvēkā? Saulā. Atceries, Sauls bija tāds. Gan vecā, gan jaunā derībā. Un Sauls skauda Dāvidu un gribēja viņu nogalināt. Atceries, ka viņam bija skaudība par Dāvidu. Viņš gribēja viņu nogalināt. Un skaudības darbībā svētais gars atstājās no Saula. Atceries, ka tur rakstīts, ka svētais gars atstājās. Jo tanī laikā uz valdniekiem, uz tiem valsts vadītājiem bija svaidījums svētā gara. Un valsts vadītājiem, Dievu tautas vadītājiem bija, kas vadīja Dievu tautu, jo Sauls jau vadīja Izraēlu tautu, viņam bija svaidījums. Un tad, kad viņš sāk skaust Dāvidam, ka Dāvidam tur Dievs viņu lietoja un viss, viņš, kad sāk gribēja nogalināt to, viņš atstājās. Svētais gars atstājās. Tad, kad tu kļūsti par Jēzabeli, svētais gars tev pamet, saprot? Un tu sāc ar miesīgiem darbiem visu šito īstenībā. Viss, ko te Jēzabeles, tur jau nav svētais gars, ne kripatiņš, saprot? Tas ir Jēzabeles svaidījums, saprot? Un viņš tas svaidījums ienāk draudzē, un viņš tas svaidījums ir spēcīgs, viņš var nonākt uz cilvēkiem, kas te sēž. Ja to viņi visu laiku kopā tas svaidījums, tas jaunā gara svaidījums ir uz tevīm. To viņu staigā pa ielu, tu staigā, viņu tu čupojies, draudzējies, un tas svaidījums, tas ļaunā gara svaidījums, Jēzabeles svaidījums arī uz tevīm krīt. Tā kā svētā gara svaidījums, Dievu tūmā pareizēs, tā arī ļaunā gara svaidījums. Apskatīt, dziednieciem tāpat ir tas ļaunā gara svaidījums. Viņš tur apskatīs, kā bija ebreju tautā, kad tur, kad Mūzes laikā, atceries, ka tur burvi darīja to pašu. Gandrīz ko Mūzes, viņiem arī bija ļaunā gara svaidījums, tam bija Dieva svaidījums no Mūza, no Dieva, tur tās burvas ar to darīja, līdz zināmām robežām, viņas jau viss pilnībā nevar. Arī to atkārtoja tas pašs. Dziedniecis jau arī, kad dziedina cilvēks, viņiem arī tas svaidījums ļaunā gara. Viņš dziedina daudz vainas, tikai pēc tam tur paliek sliktāk, ziniet, vēlāk, kas notiek ar tiem cilvēkiem. Bet pirmā brīdī, viņiem arī svaidījums, Elejstai, dziedniecei, visiem šitiem,
kur esi bijis pie tiem dziedniekiem, viņiem arī svaidījums. Man pat vienreiz dziedināja mugurā, aizgāja pie dziednieces. Es jau nezināju, es nebiju ar Dievu, viņi uzlika roku tāds siltums izgāju. Pat ret, ka kādam kristētim tāds svaidījums, ka man izgāja karstums cauri, ritīgs no to ļauno garu. Ritīgi, un muguri bija dziedināti vienā sekundē, 5 sekundēs. Bet tikai pēc tam bija slikti. Izskatē visu ģimeni. Sekas bija. Tad arī pirmā brīdī bija priecīgi staigāja un dziedināts, zini. Pēc tam sabruka viss nams. Sekas jau vienalga ir, jo tas ir. Jo jaunais gars jau nāks, lai mūs nokaut un iznīcināt. Tāpat tas Jēzabels gars. Tāpēc mums ir jāiemācās atšķirt, ieraudzīt to Jēzabels, bet nav tik viegli. Viņš ir tik viltīgs, saprotat, tik viltīgs. Jūs pat iedomāties, glaimo, ko maskējās. Reizēm arī viņš nemaskējās, reizēm viņš nāk un visu, bet reizēm parasti viņš maskējās. Un viņš vienkārši slēpjas. Man bija, zin kā, tas cilvēks kā bieži. Tāpat kā vīrusiem, mikrobiem, tāpat viņš armutējās. Jā. Pielāgojās. Laika teica, kur tas cilvēks nāk, viņš tā pielāgoja. Ot, kā tu teici, viņš tiešām pielāgojas. Laika teica, vai kāds viņš ir labs, tas cilvēks. No sākuma likās, viņš tā visam pielāgojās, no sākuma viņš tā viltīgi ienāk, pielāgojas. Beigās skim. Medicīnas tā ir mutācija. Tā es nezināju. Tas bija labi, ka tu pateici taču. Bet viņi saprot, bet to zin, kā var atpazīt, viņi no vietas sāk centies komentārus izteikt, negatīvas par tevi, negatīvas. Visu laiku izteikt kaut kāds pamācības, zini, kā pamācības, skaļā balsī, lai izjaukt tev svētrumu daudz reizi. Mums ir vairākas reizes, ka grib izjaukt. Es gribu sludināt, es nevaru nedzird vairs, ko es gribu runāt, bet viņš visu laiku vārās, visu laiku man pārmet un kaut kas pretēji visu laiku. Es nevaru, man jāsaka, ko man Dievs saka, viņš visu laiku pretēji, man visu laiku no vietas skaļā balsi. Un cilvēki internetā to dzird, un tas jau galvenais internetā, bet dzird jau, kas te zālē sēž tie cilvēki. Un viņi domā, kad es galīgi aplam sludinu, jo viņš visu laiku runā pretēji, saprot. Viņš jau ir viltīgs, saprot. Sātans ir viltīgs. Viņš jau Bībeli zina no galvas. Viņš jau izlodas to Bībeli tā, ka izklausās baigi labi, kā viņš runā. Izklausās jau no malas, ka viņš visu pareizi zina gan arī. Jo sagrozīt var, saprot. Tu jau, ka Jēzus aizved tūkstnesī. Sātans jau citēja Bībeli, pareizi viņam. Ko tiem? Tu jau zini. Bet mēs saprot, ka tas nav svētais gars. Svētais gars. To jau mēs redzam Atklāsmes grāmatā. Man patīk, ka tā Atklāsmes grāmatā 2.21 ir rakstīts, es tev devu laiku atgriezties, bet viņa negribēja atgriezties no savas netiklības. Es saprotu, Jēzus jau viņai deva laiku tā netiklībai, ne jau uzreiz, saprotu. Mums jau pašiem ir bijuši visāds, Igors jau zina, pašiem ir bijuši visāds netiklības. Man arī bijis. Nedomā, ka es esmu svētais, man arī bijis netiklība. Nedomā. Es arī, Aiga arī zinu, man arī bijis, ar citām sievietēm tur ir bijis problēmas un tā visādi bijis, bet paldies Dievam, kad Dievs man deva laiku un es atgriezos, nožēloju visu, Dievs piedod un vairāk tā nedarīt. Dievs brīdina savu tautu, pareizi? Brīdina, un viņš dod laiku, ne jau uzreiz tev citaru un kaut nost un dod laiku. Kuram tā nav? Igors Varzīt, arī bijis pareizi. Man visiem mums ir bijuši kaut kādas lietas, bet Dievs dod laiku savai tautai. Un to, ko viņš darīja tādā gadsimtā, viņš arī 21. gadsimtā to pašu dara. Arī mums viņš dod laiku. Brīdina. Dievs brīdina, ka tu sēdi ar netikli kopā pie viena galva. Tas slimībā viņš brīdina. Tas prastākajā slimībā. Viņš pat brīdina. Pie ko tu ej ciemos, man pie mums ir Igors arī man prieks, ka viņš atnāk pie mums, bet ir, kad atnāk cilvēks, pat tu negribi viņu iekšā, tāds gars kaut kāds. Tu pat negribi viņu, pareizi Igori. Tev ir viss kādībā, mums ir bijis, ka tas, viņš atnāk, viņš visu laiku vāras un negatīvi kaut ko. Viņš ienāk tavā istabā, dzīvo grābsies un stundības visu laiku sliktu kaut ko tur stāst, un visu laiku savas pamācības visu laiku. Piezem pa telefonu, man tā bija stunda no vietas visu laiku, tev māca, kā tev jādzīvā.
stundu, viņš visu laiku tev stāsta, ka tu esi tas nepareiz, tu tas. Dievs, es domāju, viens Sigvar ir klausīt. Piezvanīt, es domāju, nu labi, es jau baigās neklausās, viņš runā, es skatās televizoru, viņš tur runā. Beigās nākuši dien atkal viņš zvana. Beigās vairs negribās saukt, ar klausot pat. Nevar jau, klausot, es saku, zvanu, es saku, ko tagad dara? Es saku, viņiem runā to, es vairs nevaru. Jā. Tāpēc jau Bībele saka, ja tu ilgi biedrosies ar to Jezebeli, tu pats paiezini to svaidījumu. Bet galvenais, ka svētais gars man tagad to atklāja. Jānis, kāpēc nevarēja? Dievs, nu labi, varbūt tas ir. Bija aiziet cauri tam. Ceru, tas Fredijs nebūtu taps. Tā mēs nevarētu cits pamācīt. Lai gan Dievs, es ticu, ka mēs būsim uzticīgi pa mazām lietām, Dievs icels par daudz, un tikai, ka mēs nedrīkstam Jezebeli pielaist iekšā. Ja būs atkal viss sabruks, es tev saku, es nevaru saprast, atnāk jaunu cilvēku un viss. 2 gadus es to neieraudzīju. Nesapratu, kāpēc tā? Kāpēc cilvēki nevar? Es pilnīgi, man jau bez viņa kā bija, ka viņi te bija tie cilvēki, es pat nevarēju uzaicināt savus draugus uz šito draudzi. Man bija pazīstami cilvēki, Aities, ko tu viņus te aicinās? Viņi jau te atnāks, viņi jau kaut ko te padzirdēs, viss šitos te mūrgus, viņi jau vairs nenāks nekad, viņi var par Dievu negribēs dzirdēt. Mums ir tādi pazīstami cilvēki, ko mēs varam uzaicināt, kas nekad nav bijuši draudzē pat. Un ja viņi atnāks pirmo reizi, viņi sadzirdēs šitos te visus, viņi vairs nenāks. Viņiem ir pasludināt šitos te Jezebeles gars, ka viņiem tiks klāt, viņi vairs nekad te nenāks, un galvenais pie Dievu viņi nenāks. Nu, tāpēc, ka viņi ir paši no tās tie Jezebelieši. Tie jaunīgādi. Jā. Pamatā vairumā viņam viss enerģijas. Man ar siet tikai tagad to visu atklāja. Dievs. Man aizpēc. Es pateikšu, ka tā pat nav fiziskā netiklība, tā ir garīgā arī. Viņa arī garīgi tev izvarot. Es tev pateikšu, visvairāk garīgi izvarot. Es pilnīgi garīgi izvarots. Es taču gribēju iet mežā, es aigaidu, es teicu, es nezinu, ko lai dara, es nenākos. Man bija viss jau, es domāju, es vairs nevaru. Es neju uz priekšu, es vairs nekur netiek, es neko dzīvē vairs nevaru izdarīt. Es, ka man viss krīt no rokā, nekas man neveicas, nekas nesaprotu. Un tikai tur 2 nedēļu atpakaļ, cik bija? 2 nedēļu atpakaļ mēs to atklājām. Tu iedomājies, cik viņš ir viltīgs tas gars. Viņš tā var noslēpties. Un mēs tiem cilvēkiem piezvanījām, lai vairāk nenāk. Mēs uzlikām reklāmu internetā, pateicām, es pat viņu internetā uzliku. Un viņas atcilās, man uzrakstīja šitāds gars tās īziņas. Viņi paši nezvanīja, viņiem vēl bija zvanīt veselu. Viņi nedarīja tiesāties, patiesām staigāt. Es nezinu. Tiesā vajadzētu. Un zini, kas ir tiem netiek, zini, kad vēl es ievēroju, es pazīmu, kāda viņiem vēl ir. Viņiem nekur nav labi. Kur viņi aiziet, viņiem nekur nav labi. Un viņi nekur nekalpo. Kurā rauda, nekur viņi nepiedās, nekur nekalpo, viņi visi ir, nav ievērojis, ir tādi. Viņi staigā, nekur viņi nepiedalās. Nu tā, ne jau tas slikti, ka tur atnāk. Es, piemēram, arī no sākuma gāju tur, paskatījos, kā tur, kamēr izvēlās cilvēks, kamēr kurā piezemieties, kurš ir, tur tas nav, tas prez, viņš tur nenāks, bet viņi no gada tas viņiem, saprot? Viņi profesionāli, ir, man liekas, profesionāli Jezebeles, nav? Es liekas, ka viņi kalpo visu caur un visās malās. Kalpo. Nekur viņiem nav labi. Un tiem cilvēkiem, kam ir kāda dāvana, piemēram dāvana, viņi to dāvanu nevar realizēt, tas cilvēks. Dēļ Jezebeli viņš neļauj realizēt to dāvanu. Ja tev kāds aicinājums, kaut kādā kalpošanā, viņš tu nevar realizēt, viņš tev pilnīgi Igors nevarēja atnākt pat uz draudu. Viņš gribēja nākt, viņš teica, es nevaru atnākt, viņš ka ienāk viņam pilnīgi kā, tev ir viss slikti. Ko? Es saku, ko mēs raiks to? Mēs visu laiku klausamies un domā, ka mēs gandrīz viņam noticēs, zini. Zini, kā uzreiz, viņš apsām viltīgs. Viņš ir viltīgs, viņš māk izstāstīt visādas tur muļķības sastāst, tu domā, nezinu, ko darīt. Jo, zin kā, var atšķirties arī, jo ar Jezebeli nekad cilvēku necels uz augšu. Viņš vienmēr iztaisīs tā, ka tev iznīcinās. Vienmēr, ja tu redz, ka tev iet viss slikti, brūk kopā, tu sāc, ka kaut kas nav, pareizi. Tagad es to zinu. Ja Jezebels būs tavā tūmā,
viņš centīsies apturēt tavu kalpošanu. Pareizi? Viņš visiem spēkiem centīsies apturēt. Un tie cilvēki arī, kas te būs bijuši, viņi arī sāk staigāt riņķi. Varbūt no sākuma viņš gribēs te būt, beigās pats jau sāk iet. Tāpēc, ka tas... No sākuma noņem nost to. Tev attālināt no švaidīgi. Jā. Pirms tev viņš zināt, ka tieši viņu pakļautībā. Jā, un tad viņš... Nākošie. Tu esi apstrādāts, nākošais. Un viņš vienmēr slikti pateiks par to cilvēku. Viņš ievēroja, ka viņš vienmēr par to cilvēku, tas iesabās gars, viņam ir tāda moda par cilvēkiem slikti runāt. Viņš nekad neteiks, Igor, tu celies, iedvesmo, Igor, tu esi uzvarēties, tu dodies, tev Dievs palīdzes. Viņš nekad tā neteiks, Igor, tu esi tu to vajag, tev tas, tev tādu vai tādu, tu esi... Pašam ir tik daudz, otram viņš redz. Viņa tā kā Bībelē rakstīts, ka to skabāri, zini, ka brāļi acīs to baļķi, kā tur bija? Kā viņa acī redz savā acī, viņš neredz? Savā acī baļķi neredz. Jā, tiešām tā arī pats viņš neredz, ka viņam ir šitā viss tās lietas. Loterijas un visāds tur mēsas, tur tev viņš redz, katra šitādas palielinājumos, tās grēks, viņš redz, palielinājumā. Tas ir Jezabeli. Un tik aktīvi viņi darbojās, ak, Dievs. Un galvenais, viņi ir uzdevums celt tev neslavu. Aiga, to vienu pieķēri, kas tam sludināja, zin kā viņi pieķēri, viņš pats piezvanīja Aiga un nejauši sāk stāstīt. Un Aiga. Es neatceros, kurš kuram zvanīja. Ja, kurš kuram zvanīja, neatceros, ja? Viņš pēkšņi, viņš sāk runāt, viņi ilgi jūtās tā labi jau, viss tā jau. Un pēc tam viņš Aigai sāk visu stāstīt, ko viņš neslauc ceļu. Viņš pats sāk stāstīt, ka viņš ceļ mums, viņš saka, ka citiem cilvēkiem, ko viņš runā, viņš pēkšņi, vai viņa, es domāju, ka svētais gars varbūt liek viņam runāt, vai kā, es nezinu, kā tas ir. Vai. Kur viņš pēkšņi sāk runāt tā stāst? Mēs tā nebūtu vēl pārliecināti, viņš pats sāk runāt, ka viņš staigā un stāsta mums tādas lietas. Atsim redzot, tas maizes viņam pārklīst. Tā tik pārpildīts ar... Mēs redzam, Aiks saka, zvani viņam, lai es nezinu. Aiks saka, zvani viņam, lai es saku, es nezvanīšu, es rakstīšu īziņu viņam vienkārši. Un kad viņam pateica to, viņš kaut ko viņš slikti kaut ko pateica. Viņš pateica kaut kādas sliktas lietas uzreiz pateica. Uzreiz viņam ir sliktas lietas. Tas slikti nosodīja, visus tos muņķānus nosodīja, ko mēs tad, visu Dievu kalps nosodīja uzreiz. Visi. Jā. Kā viņš to par muņķānu pateica, baigi slikti uzreiz, visu. Pilnīgi ritīgs nosodīja. Muķeņu draudz. Tā esat mūķiņu draudz. Muņķānam esat mūķiņu draudz. No kurienes. Ka no turienes, ko? Es nezinu, no kurienes viņš to izbrauka. Mūķiņu draudz. Jums, kā viņam labi iet, visu kalpošanu, pēc pilns, arēnas, viss, tur cilvēki tiek glābti, simtiem cilvēki pieņem Jēzu, cilvēki tiek dziedināti, cilvēki dzīves tiek izmainīts, tiešām palīdz tiem bāriņiem, tiem nabadzīgiem, tur Ukrainā vispār ceļ liela atmoda, viss. Viņš pasaka, tā ir kaut kāda mūķiņu draudz. Tur pat meitenes iet, es pat citreiz brīnos, uz to draudz iet pat, meitenes ar Rīsep svāciņiet. Tā negribas, viņš te pat nepārmet. Tur nav nekāda mūķiņu draudz. Meitenes krāsojās un tur redz kā slavētais, tur spēlē dzied priekšā, viss. Tur nav nekādas mūķiņas, tur nestāv skatos nevien. Tur, es nezinu, kurš to izrauga, ka tā ir mūķiņu draudz. Tēzīgi, es tev teikšu, tā ir kroniska slimība cilvēkiem. Viņiem nemaz, ja viņi paši neļauj atbrīvoties, viņi netiek no to vaļā. Ja viņi ļaut, var viņus atbrīvot, viņam neļauj. Viņi ir kroniski. Un viņi neklausa un nepakļaujās nevienam. Paši viņi neklausa. Jo viņi, ja tie cilvēki zem to Jēzus garu maldiem, viņi neklausa tev, ko tu viņiem pateiksi, viņi visu zina, viņi jā, bet tu neko nezini. Viņiem pasaka, ka viņiem jānāk uz atbrīvošanu. Viņi nenāks. Viņiem nav. Ko tad tev vajag, viņi saka? Viņi stūrgalvīgi un ietiekīgi. Es teiktu, stūrgalvīgi. Viņi nepakļaujās ne tai mācībai, ko tu te sludini, ne tiem aizrādījumiem. Galvas slimības, saucamās psihiskās slimības.
Jo Jezebels, es tev teicu, gars ienāk tieši caur šiem cilvēkiem. Tā kā tu teici... Tas ir slimiem cilvēki. Tas ir pastiprināti. Jā, slimiem. Tā atklāsuma grāmatā teikt, 2.20 teikt. Man pret tevi ir tas, ka tu ļauj vaļus sievietei Jezebelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus, piekot netiklību un ēst ēku upurus. Tu ļauj. Viņa pravieto arī tādas lietas, tev sapravietos, par tevīm. Ne jau par sevi, viņa par tevīm sapravietos. Tādas lietas, ka tu izbīsies, labāk neklausies, ko viņi... Mums ir bijuši tādi, kas par tevīm sapravietot. Un es domāju, tagad tu pareizi teici, Jezebels pirmā rakstura iezīme ir netiklība pirmā. Tā arī ir. No to bija... Garīgi, bet tad fiziski un garīgi. Viņi visāds muļķības cenšas te vienam. Un viņi negrib atbrīvot. Kā saka, tā ir. Tu vairāk kaut uz cilvēku galvā visas psihiskās. Jā, galvā. Citām vairāk, citām mazāk. Jo domas jau visam, zini kā ir, domas jau materializējās. Par ko tu domā, par ko tu sapņo, viss materializējās. Tu domās kaut ko sliktu, viss materializējās. Ja tu domās par kaut ko cilvēku sliktu, kā viņi, tu vari pat lāst uz savas domā. Es, piemēram, Igotēt sāk domāt kaut ko ļaunu, piemēram, tu vari saņemt, es jau nedarīšu tā, bet tu vari dabūt no manīgi lāst tikai pat... Stipri. Astrāli ietekme tev ir? Ietekme. Jā, viss garīgā pasaulē. Gan labo var ietekmēt, gan ļauno. Tādi gadījumi ir pierādīti. Ir pierādīti, jā. Caur domām. Jā. Tieši ar domām materializēs, jo nevajag vienmēr, kā lūdzu Dievā, nevajag vienmēr skaļi pat runāt. Reizēm pietiek, ka tu domā par Dievu. Es daudzreiz eju pa mežu tagad un es domāju par Dievu. Nevajag skaļā balsī, lai viss zin kā, aiziet mežā dialogu. Man tā ir bijis viens tā, nav jau slikti, bet iet un skaļā balsī cilvēks uz sēņo, tur ir ogas las. Viņiem, piedaudzīt cilvēku, ko tu bļauj skaļā. Tur iet klusā, kaut kā klusā runā pēc sevīm domā, nav jau pa visu mēģi. Pa ielējot vēl. Jā, pa domā. Mežā jau tu vari bļaut, ar? Mežā var, labāk izļaujās. Draudzē izbļaujies, tā kā Jēncīts teica, draudzē mežā izbļaujies nekā ap sievu mājās bļaujies. Logojot vai sēņojot viens pats. Jezebels netiek parastīts, un kādēļ es tā sapratu arī, ka tie vientuļi cilvēki, kam nav sievas, tā arī gadās, ka viņi masturbē sievietes masturbē un vīrieši vienā, tas arī pievāk. Viņi skatās pornogrāfiju, viņiem nav otra pusīt, viņi nevar, tad pievāk to, tā ir. Tieši to cilvēku ir dabījis. Jā, labi, ne jau visiem uzreiz tas, bet ir viena no veidiem, jā. Pats jau kādreiz jaunībā tāda ir. Visa no rietumiem ievazātā tā pornogrāfija nekā televīzijā, ko bērni pats skatās pasardievs. Tas viss iet plaši. Jo, ziniet, kā ir, tā kā Bībelē. Kādas vadošas personas, kas ir pie varas, septiņnieks vai kur viņš Amerikā. Tie ir interesēti, Soros un tam līdzīgs, lai šis te notikās. Jo, zin kā cilvēki bieži vien no ārpus izskatās baltu un pūkaini, pareizi baltu, bet iekšā pilna miroņu kauliem, ar pilna netiklība, ar ļaunu. Tu neskaties, ka no ārpus viņš var būt pilnīgi. No tiem citreiz vairāk jāuzmanās nekā no tiem, kas ir tādi atklāti, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Citi izliekās par gaismas eņģeļiem. Gaismas eņģeļiem. Jo es domāju, kas mums notiek pie mūsu miesas, ko mēs darām, tas arī garīgā sfērā viss parādās. Tāds ir tas Jezebels gars. Mums jācenšas nebarot viņu to Jezebels gars. Jā, pēc iespējas vēl. Nebarot. Kontrolēt vismaz. Kontrolēt un censties. Katrs pats sevi. Es domāju, ir problēma. Tikai labas domas to var. Un es domāju, ja tev sievietes uzticīgs savai sievai, piemēram. Labi darbi, labi. Pareizi. Igoriņ, es uzticīgs savai sievai. Igori, es uzticīgs. Un Jezebels gars tev liks mierā. Nebaro viņu arī. Nebaro. Tā kā Bībelē saka, labāk dodies laulībā nekā krīt kārībā, zin kā cilvēki. Ir, nav visiem tik vienkārši to tik, bet, jācenšas nebarot to Jezebeli. Var jau cilvēks tik galā arī bez sievietes dzīvot, apskaties Pāvils, apskaties.
Tāpēc mums ir jātiekās, jāorganizē tādas preģiķi, tādas jāizdzen ārā un jāizdzen. Un jāizdzen. Jāatzīstās savos grēkos, savos par. Dievs saka, atzīsties savos grēkos, es esmu uzticams un taisns, un es tev palīdzēšu, atbrīvošu, pareizi Dievs saka. Ja tu slēpsi, bet Jezebels jau negrib atzīties, prāt. Mums ir vispār īstenībā jāaptur tas, jāatstādi tas Jezebels gars. Jo Jēzus, ko Jēzus saka, es pierakstīju Jēzus Efeziešiem 5:27, viņš saka, ka viņš grib mūsu draudzi redzēt svētu un bez netikļu. Bez straipa. Tur rakstīts tā, es savu draudzi sagatavoju, es esmu cienīgu, bez straipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Dievs grib, protams, mēs nebūsim tādi baigie, pilnīgi svēti, bet Dievs, lai mēs cenšamies vismaz, būt, cik mums ir robežās, spēja robežās, vismaz censties būt, bez tās vainas. Protams, Jēzus Kristus asins mūs mazgā no visiem grēkiem tīra, mēs esam atbrīvoti, bet arī censties, pielikt kaut kādu reizēm, varbūt tas miesas gribēs to darīt, bet pasaka, miesai nē. Tāpēc jau jāgavēja. Daudz ir jāgavēja, citreiz jāgavēja un jācīnās pret tām problēmām. Nav jau viss, mēs netiekam reizēm galā. Tā miesa jau dara savu pareizi. Bet priekš tam mēs varam gavēt, lūgt, atnākt uz grupiņu, es draudz izstāstīt savas problēmas citiem brāļiem, uzliks roku, palūgs par tevi, pareizi aizlūgs, atbrīvos. Jo Jezebels gars mūs grib sasmērīt. Es saprotu, sasmērīt gan domās, gan vārdos, un arī darbos grib sasmērēt mūs. Un tā ir īstenībā mūžīga cīņa. Zini, tā cīņa nekad nebeigsies līdz tavas šīs zemes dzīves beigām. Tur, zini, tā kā Bībelē vienā vietā teica, dzīves tikmēr tevi ir jācīnās. Jo Bībelē kaut kur bija teikts par to, ka ja tu domā, ka tu esi taisns, tad skaties, ka tu nekrīt. Ir tā, ja tu domā, man ir viss labi, man jau nekas nedraud. Skaties, ka tev nepasit pašā kāja, ka tu tā. Labāk ņem visus tos Dieva ieročus un stāv pretī, pareizi. Ņem ieroči Dieva vārdu un stāv pretī. Sprāv pretī. Un, zinu, ko es vēl izlasīju, vēl tā ātri pateikšu, par interesantu lietu, ko es atklāju, kur vēl jaunā derībā ir par Jezebeli. Ziniet, kas nones galvu Jānim Kristītājiem? Kas nones galvu? Es tad izlasīšu. Lasām Mateja evaņģēlija 14. nodaļa, ātri izlasīs. Mateja evaņģēlija 14. nodaļa. Un jo Herods bija Jānis saņēmis ciet, bija sējis un ielicis Herodijas cietumā, tur rakstīts. Sava brāļa Filipa sievas dēļ. Kas viņam to lika ielikt cietumā? Herodijas tā viņa brāļa sieva lika ielikt cietumā to Jāņa Kristītāju. Ne jau pats tas Herods viņa lika. To tā sieva viņam lika ielikt. Jezabela lika ielikt. Herodija ielikt. Jo tur rakstīts, jo Jānis sacīja viņam, tas tev nepieklājas, ka viņš ir pie tevis. Un viņš to gribēja nokaut, tik baidījās no ļaudīm, jo tie viņu turēja par pravieti. Kad Herodam bija dzimšanas diena, Herodijas meita dejoja viņa priekšā, un tā Herodam patika. Tāpēc tas zvērēdams viņai solīja, viņš došot visu, ko tā lūkšot. Un viņa savas mātes pamācīta, savas mātes Jezebeles pamācīta, sacīja, dod man bļodā Jāņa Kristītāja galvu. Atcerieties, ko viņa pateica? Tā Jezebele, tā, kas tur visu kontrolēja. Tā ķēniņš noskuma, viņš palika skūmiņu, viņš to negribēja, bet zvērsta un viesu dēļ, kas līdz ar viņu bija pie galda sēdē, viņš pavēlēja to dot. Un viņš sūtīja uz cietumu un lika Jānim nocirst galvu. Un viņa galvu atnesa bļodā un deva meitai, un tā to nesa savai mātei, Jezebelē. Jezebele, redzīja, viņa viss panāca. Viss atkal ar viltu, Un viņa panāca, lai nocērt Jānim galvu, Jānim Kristītājam. Pravietim, iedievies tā, lai pravietim, kam ir pravietisks svaidījums. Pie ko Jezebele griezās? Kam viņa gribēja? Viņa jau negribēja
Viņi nāk pie tiem vadītājiem, pie tiem galvenajiem pravietišiem nāca, kas sludināja, kam bija pravietiska sludināšana. Un kas to izdarīja Izabela? Herodija, kam bija Izabelas gars, tā Herodija. Un viņas ar varu, paņēma viņu ar varu un ar savu meitu izdarīja šos nelietīgos darbus. Saprot, ar savu meitu pareizi. Tā Herodija to izdarīja. Jezabela izdarīja ar savu meitu. Bet īstenībā, kā bija tam Herodām pašam jau patika Jānis, cik var saprast. Viņi bieži arī klausījās, un es domāju, ka Jānim bija pravietisks svaidījums, un viņam patika viņa pašam tā kalpošana. Bet Herodijai nepatīk. Jezabelai nepatīk. Jezabelai, ja tu te normāli sludini, ja viņai nepatīk Jezabelai. Jezabela nevar ciest. Viņi grib tevi iznīcināt. Viņi tev grib galvu nocirst. Ne tik burtiski, bet iznīcināt savādāk, vai garīgi tev izvarot. Viņi grib un... Vecai, kur jaunamieku evaņģēlē rakstīts. Jāni Kristītē nocirst galvu. Pravietiņi. Jezabeli. Ne jau Herods viņu. Jezabeli ietekmē viņu. Un zini, kāpēc tas viss tā bija? Zini, kas man atklājās? Zini, kāpēc tas bija? Tāpēc, ka viņa starpā bija seks. Starp to neatļauts seks. Starp to Herodu un viņa brāļa sievu bija neatļauts seks. Nu, saprot, tā nebija viņa sieva, tā Herodija, tā māte, tā bija viņa brāļa sieva. Viņš nedrīkstēja viņas gulēt. Tas Herods gulēja to brāļa sievu, viņam patika tā meita, tā trietikuma, un viņam bija neatļauts seks, un to neteklību sākoties, visi šitie darbi. Ot, kā tu teici, ka sākumā netiklība, un pēc tam viss turpinās, atvērt durvis. Zini, to ar savu netiklību tu dod tiesības ļaunam garam tevi ieiet. To atver durvis. Laikā viens otrs var oponēt, kad tāds neatļauts seks nav. Viss ir atļauts, ja viņi savā starpā vienojās, tad viņiem ir seks, tas ir atļauts seks. Tas jau arī ir, zini arī, ka tas arī... Ceļos, neceļos tāds. Jā, citi arī dzīvo, piemēram, tas arī citi dzīvo kopā neprecās, tā arī netika. Dievs saka, laulība ir savā starpā. Cilvēki dzīvo civil laulībā, ārpus laulības sakari. Un labi, ja viņi laikus atgriež, arī nav labi, vajag uzreiz atrecīt, bet kādu laiciņu cilvēka dzīve. Jā, bet ja tu ilgu laiku tev sāka aprecies, un tu neprecies, tu esi, Dievs saka, atgriezies no netiklības. Tu neatgriezies, viņš tev saka, atgriezies no netiklības. Tu ignorē, priekš kā man jāprecās, priekš kā man, es varu dzīvot tāpatās, un beigās tu brīnies, ka notiek viss tur. Tas notiek traģēdijas. Jā, traģēdijas. Pārvēršās atmaksā kā slimība. Jā. Kā redzam, kur darbojas Jezabela, šis gars, tur arī cieši šīs pravietiskās dāvanas un šis svaidījums, kas ir uz cilvēkiem, uz Dievu cilvēkiem cieši. Uz maniem jau arī, viņš kā atnāk, viņš noņem arī tev to svaidījumu. Tu sludini, viņš tev traucē sludināt, tev pazūd viss tas svaidījums, saproti. Tu nevar vairs parunāt. Beigās man ir bijis, tā vairs nevar parunāt, zini. Viņš grib atturēt tavus dāvanas, un kalpošanu viņš grib atturēt. Jezabeles gars grib tavu kalpošanu atturēt. Viņš grib atturēt pašā sākumā. Viņš grib atnākt uz jaunu draudzi un pašā iedīgi, tikko tā jauna draudze, lai viņi nebūtu tā draudze. Jo tas Jezabela, viņš arī stāsta par citām draudzēm slikti. Ne jau tikai par tevīm. Viņš par to Kaspariņu draudzi slikti, tas Jezabela stāstīja. Par Kaspariņu tās nav nekas, viņš ir slavētājs labs, bet viņš teica, viņš nav nekāds mācītājs un tā. Apskaties, kā Kaspariņam viss forši ir. Un viņš teica, Kaspariņam nekad. Viņš tas Jezabela tā teica. Viņš teica, viņš nav nekas pa mācītājs, viņš ir tikai slavētājs. Viņam ko viņš te dara? Viņam vēl piens aiz lūpām. Jezabela, viņa tā runā aiz muguras. Viņa priekšā jau noteikti ir, visu, čau, aiz muguras. Un pa manīm iziet ārā, ka tiem cilvēkiem pa manīm atkal to pašu stāsta. Jo Jezabela grib izputināt tavu kalpošanu. Viņš visu grib panākt. Viņš arī panāk. Saprot, viņš visu panāk. Mums jābūt uzmanīgiem. Jo, jebkā dāvana tev būs kaut kā dāvana, Jezabela gribēs iznīcināt tev to dāvanu.
iznīcināt tevi. Tev būs kaut kāda dāvana, kaut kādā lietā. Tur varēs kalpot, viņš izdarīs, lai tu tur lai Igor, viņš tur nepiedalās savāk. Viņš viss izdarīs, lai tu tā dāvana neatraisās. Mēs nedrīkstam Jezebelē ļaut mūs vajāt. Un viņai nepatīk aizrātu viņiem, ka viņiem tāds grēks ir. Nepatīk. Ja tu aizrātu, viņš tev noliks ar 101 vārdu. Paprāvē kaut ko tik viņam pateikt. Paprāvē. Viņam nepatīk, ka viņa mācītais pamāca vai kaut ko aizrāda. Tas ir tas gars, viņam nepatīk. Viņš saciļās, viņš paliek neapmierināts. Bet mēs zinām, ka svētais gars mūs vienmēr brīdinās. Mani tikai pēc 2 gadu sāk ritīgi brīdināt. Es nezinu, es laikam pa maz lūdzu. Es sapratu, mēs ar Aigu pa maz bišķiņu lūdzu. Mēs nebija tās īstas attiecības. Mēs nebijām tādi ugunī iekšā iegājuši. Zini, kas vajag uguni. Zini, kas iznīcina visu to? Uguns. Draudzē vajag uguni. Un kad ir uguns, viņš iznīcina. Tad ir karstas lūkšanas, dedzīgs, viņš iznīcina. Ja tu tāds remdens, tu neiznīcināsi. Tur vajag dedzīgas lūkšanas, karstas. Tev Kaspariņa, nezinu, kā viņiem dedzīgi, viņi iznīcina. Kad tev mums bija tāds remdens viss tā. Mēs jau arī mēs tādi remdeni palikuši. Kādreiz mēs bija tādi dedzīgi, ka mēs bijām Kristu pasaulē. Kur mēs tādi remdeni? Jo Jēzus teica, remdenos izspēlēsā. Mēs tādi remdeni, mēs domājam, vajag dedzīgi, karsti. Mums jābūt karstiem kristiešiem, dedzīgiem. Un tad svētais gars palīdzēs tev. Uguns. Dievs ir kā uguns, viņš iznīcina. Jā, es jau tev teicu, bieži vien arī tas Jezebels gars grib piesakties tajos cilvēkos, kas ir civillaulībā, kā mēs esam civillaulībā. Es to ievēru civillaulībā, kas dzīvo ārpus laulības sakaros. Bieži vien skaties, kad cilvēks ilgstoši dzīvo, skaties, ka viņš sāk atnākt draudz, viņš sāks kaut ko runāt ne tā. Uzmanies, jā. Jo tā arī netiklīgi īstenībā. Es pats arī to neapsvēru. Mēs ar Aigas dzīvojam veselu gadu, nebija precīzi. Mācītājs teica, ejiet un sarakstieties. Es jau tur pārgudrājos, gan jau pats. Viņš teica, Andri, es teicu, ejiet sarakstieties, jau pagājis cik es tik pretīzi. Beigās aizgājām. Un tāda brīvība uzreiz ienāca, ka īstenībā sarakstījās visi. Bet kamēr nebija, pats nebrīvs. Tu nesaproti, kāpēc jau tas neiet un tas neiet. Nu jā, bet ne tikai šitā laulības dzīvē, tas arī rituālos arī, ka kristieši svin līgos svētkus arī var ienākt šitie līgos, piekop šos oliņas ir pirms, šos ķirbis svētkus, tur svin, kā bija tie? Halloween. Ķirbis. Halloween arī nedrīkst, zini, kristiešiem nav labi, ka tas... Kultos, tad dažādos kultos. Tad es runāju par kristīgo sabiedrību. Pasaulē, bet es par kristīgo sabiedrību. Bet visvairākais, kā var atklāt, ka tas ir Jezebels gars, visvairāk, ka viņš mācītāji, kas sludina, jebkurā grozā, viņš noliek mācītāji piena puikas statusā. Viņš noliek un saka, ka tas mācītājs, ja tu dzirdi, ka tev apceļās blakām cilvēks un kaut ko slikti sāk runāt par mācītāju, vienalga, tas ir priekvēstīgi, kur tu aizvien vienalga pa vilnu leškas, tāpēc dzirdēs, ka slikti runā. Sēž man blakām sievieti un vilnas leškas sludina, un viņi visi man visu laiku tas ir tas nepareiz, tas... Jā, es taču klausos, ko viņš runā. Viņi man visu laiku, viena ausī visu laiku čukst. Atceries tā, visu laiku viena ausī visu laiku čukst man, kas tur viņam nepareiz tam, kas viņam, es domāju, Dievs, es taču klausos, ko viņš runā, es klausos, ko viņš sludina, ko tu man visu laiku, tas nav labi un tas nav labi. Viņi noliek mācītāji. Tu skaties, ka kāds cilvēks, kas atnāk draudzē, noliek mācītāji, to sludinātāji, tad tu zini, ka tas ir jāuzmanās. Jo Jezebels gars ganās par draudzēm. Un vienmēr viņš teiks, ka mācītājs ir zīdains, mācītājs nekas nav, un viņš vienmēr atceries, viņš sevi cels vienmēr godā. Viņš ir ritīgi, viņš ir aicināts, viņš visu laiku sevi teiks, visu laiku sev paaugstinās. Ziniet, tā kā tas kritušais eņģels. Nezinu, ka kritušais eņģels sev paaugstināja. Pareizi, Igori. Lepnības, ka iezagās un tik nomērsis no debesīm. Jo es saprotu, ka tā Jezebeli ir hroniska tāda, kas slimība te cilvēkā, kas āda Dieva darbus. Viņi kā čūska,
kā čūska, kas lien, čūska. Jo es saprotu, ka cilvēks ir netikls, ja, ka viņš ir netikls. Viņš šim garam tagad teica, dod visas tiesības atrasties sevi. Zini, ka tu esi darījis to, kas Dievam netīm, kaut kāds ļaunas lietas, ļaunajam garam ir tiesības tevī atrasties. Viņš ir pilntiesīgs būt tevā ķermenī. Tu esi iedevis pats viņam vietu. Un Dievs ir pagriezis muguru, un viņš ir atļauj, lai ļaunais gars tev iet un tev posta. Pats tu esi atļāvis ar savu netiklību. Un es tad pašās beigās tā ātri nolasīšu, kāda ir Jezebeles raksturojums, lai zināt, kāds ir Jezebeles raksturojums. Es pierakstīju, kāds ir Jezebeles raksturojums, jo apkopoju visu, un es gribēju tā ātri saprast, kāds ir raksturojums. Ir daži vairāk piemēri. Jezebele, es pirmais sapratu, mēķē uz vadību. Vienmēr viņa mēķēs uz galveno. Un vienmēr viņi centīsies iepazīties ar mācītāju un glaimot viņu. Skaties, kāds atnāk īpaši, viņš sāk tev iepazīties un sāk tev īpaši glaimot, sāc uzmanīties. Nevienmēr, un, protams, cilvēki citreiz labi saka, bet viņi ar saviem glaimiem cenšas tuvāk tev piekļūt, tev tuvāk, lai varētu tuvāk. Nebija tā tuvāk. Glaimot. Tev ir labas sirds, tu esi tāds, tev ir ļoti labs, tu esi... Un otrs ir, ja Jezebele meklē amatus, viņš grib mācīt, grib autoritāti iegūt. Viņš grib draudzēt nevis, lai mācītājs māca tevis, bet viņš grib visu mācīt. Viņš grib būt autoritāti. Viņš atnāk, sapulcē ap sevi cilvēks, gandrīz vai pirms dievkalpām pēc, un visiem tur stāst, un viss tāds gudri, viņš viss nonicina un sev autoritāti grib būt. Un to mēs saskārāmies mājas grupiņām vienreiz ar šito lietu. Saskārāmies, tas bija pirms vairākiem gadiem, mēs bija Kristus pasaulē draudzē mājas grupiņām. Un ienāca mums mājas grupiņā viena sieviete neteikšu vārdu, no draudzes Prieka vēsts. Viņa bija pilna ar Jezebeles garu, es reiz jums pateikšu. Viņai pat bija tāda demoniska sajūta, ka viņa atnāca uz grupiņu. Es pat, ka viņa draudzē bija, viņa teica, ka viņa nāks uz mājas grupiņu, man nebija tāda patika, ka viņa nāks uz mājas grupiņu, tā sieviete. Un zin kā viņa bija kā bija. Viņa apsēdās mājas grupiņu vadīja cita sieviete, ne jau viņa vadīja cita. Un viņa pārtrauca visu, ko tā mājas grupas vadītāja tur māca, un sāka pati pārņēma visu vadības groži. Un sāka visus mācīt. Nevis tā mācīt, tā mājas grupas vadītāja visas. Luīza, bet viņa pārņēma visas vadības groži, tā no Prieka vēsts. Un sāka visu mācīt. Sāk dominēt. Vat tagad dominēt. Bet tādā gadījumā ir labs līdzeklis pārtraukt tā kā viņa. Tā Luīza vai neļauj viņai. Jā, bet zinu, viņa viss tā ātri tur rīkojās un viss, jā. Tu tas tāds spēcīgs gars un cilvēks apjūg, zinu kā uzreiz. Un viņi sāka likt rokas, sāka likt visiem rokas, un tur lūg. Jau redzējām, tas bija pie mums mājās galvenā. Sāka tur lūg par visiem, tur lika rokas visiem tur. Un tā Luīzītes teikt malā. Klusa, tā kā pelīti, vairs neko nevar izdarīt. Tā viss, tur viss mājas grupiņi tur. Un bet zini, kas bija? Tā bija arī pēdējā reize, ka mēs viņus redzējām. Vairāk nebija viņa draudzene, ne grupiņā. Jo, viņi laikam piekalīja mācīja Viensīt, viņi izstāstīja Luīzi, un viņš pateica viņai kaut kāds vārds, un viņa vairāk neredzējām. Mēs viņus vairs neredzējām, tās sievietes vairs. Tā ir rītīgs Jezebeles gars. Viņš grib dominēt, viņš grib visu to vadību nolikt malā, un viņš grib tas būt tas galvenais. Viņš ir tā autoritāte, zina, viņš ir. Tas ir rītīgs. Mums draudzē bija 4 kadri tādi, kas gribēja te visu mācīt, nācis sludināt, visu laiku māca. Es pat ienāku iekšā, pat durvīm iekšā, viņš jau sēž izot spanžet un visu māca, kā visiem, viss, kas ir jau atnākuši, māca un stāsta, kā jāatdzīvo, kas ir labs un kas ir slikts. Es domāju, labi, beidzot sprediķis, atkal viss māca, bet skaļā balsī. Tikko beidzot sprediķis, jau izvēlāk atkal savu planšetāru un sāk visiem sludināt skaļā balsī. Un pats iznāk šeit priekšā, vairs nevar tur no iznākt, kā atsauc stāvus.
jāiznes. Kancā Mārtiņš nes prom. Viņš jau nostājas viņu kancās vietā, un Dievs, visi tie cilvēki atnāk vairs nerādās. Kur tad darīs? Šādi šitā te viss notiek. Es domāju, kas te pa draudz? Es vēl nesaru, ko lai dar. Un zinu, kas ir vēl trešais, ka šitā, kam ir tā Jezebele veido ap sevis šīs dvēseliskās saites, viņai vajag komandu. Viņi tie Jezebeles pulcina ap sevis tāds pašus. Viņi iztaisa komandu, viņi velk visur viņus līdzi, un viņiem staigā pakaļ vesela armija viņiem. Viņi atnāk, ka viņi te ienāk, viņiem vēl vesels līdzi, kā 5-6 cilvēki. Viņi, kā atnāk, viņiem vēl līdzi, Igori, 5-6 cilvēki vēl līdzi viņiem nāk, tiem Jezebelēm vēl līdzi, viņiem vesela komanda, viņi vairāk pat, jā. Ko viņi iet visur, ko viņi iet uz citu draudz, atkal viņiem visi tie pakaļ viņiem visu laiku staigā. Viņi uztaisījuši veselu tādu branži. Un visi viņi tur, Dievs. Un cenšas vai komandai piepulcināt jaunus. Jaunus cenšas piepulcināt. Dalībnieks. Jā. Viņiem visiem tāds negatīvi mērķi jauni viņiem. Viņiem, jā, tur. Par tiem glaimiem, jā, un jāatcerās, ka viņi glaimus izsaka, jā, kā es teicu, glaimus arī viņi izsaka bieži vien. Viņi tā rotaļājies, un viņi parasti uzbrūk, zin, kā viņi uzbrūk? Tiem vājākiem, tie, kas, piemēram, jauns cilvēks, piemēram, atnāc viņš jauns, viņi pirmā apsīgasies blakām, atnāk kāds jauns, kas vēl nekad nav bijis uz draudz, Igoriņu, tu jau zini, atnāk kāds, ko tu tikko atteici, viņš reiz tām blakām, man arī viens puisis atnāca, es uzaicināju uz dievkalpojumu, viņš atnāca, viņš apsēžās blakām, kaut stundā viņi runāja, viņš atnāca pie manīm, es arī gribēju iepazīties, tas beigās kaut kur aizgāja man liekas to draugu, ko es atvedu. Tas puiši man teica, es vairs uz šito nenākšu. Andri, piedod, bet es atnācu pie tevi, ne jau pie viņa. Viņš man 2 stundu norunāja galvu, man visu galvu kopā, es vairs negribu. Un viņš tagad vairs ne pie Dieva, tas puiši nekur. Atnācu viņu, tas norunāja, ka 2 stundas viņš viņu runāja. Bet to sēdēja, to līdzi, man liekas, viņam uz autobusu aizgāja. Viņš brauc vēl uz autobusu līdzi. Mums šitie slavētāji, viņam pat citreiz iet līdzi, pat uz autobusu gribēja pavadīt viņus. Un vēl ir tāda lieta, ka viņi nekad nevar atrast tādu vietu, ir daži arī, ka ne jau tas visiem, bet kas viņi nevar kaut kur iesakņoties vienā vietā, viņi nevar iesakņoties viņi nevar iesakņoties vienā vietā. Un viņi nevar pieņemt visu tā, ko tu runā, un visu tavus mērķus, tavus vīzijas, viņi nevar. Jo, zin, tas tikpat kā ģimenē, zin? Ģimenē jau nevar būt daudz vadītāji, pareizi. Ģimenē jau arī nevar būt daudz. Tāpat arī draudzēji jābūt, viņi nevar to pieņemt, viņi grib arī būt vadītāji, zin, arī draudzēji. Un vēl kas šīs Jezebeles, viņa vēl ir, kas ir vēl ievēro, viņa muļķīgs pravietojums. Nevis tā kā, tu kaut kāds celtu, tāds labs pravietojums, viņa ir tāds muļķīgs pravietojums, muļķīgs vīzijas redz vienmēr, tāds muļķīgs, ne jau tāds, kas ir tev celt vai iedvesmot vai kaut, viņiem ir tāds. Un tāpēc jāatšķir, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva, un tik grūti, nav tik viegli. Un tie ir parasti vien un tie paši cilvēki. Īstenībā tas Jezebels, ziniet, viņi ir vieni un tie paši gandrīz. Viņi staigā, viņi nav pārāk daudz, neteiks, ka viņi ir. Viņi varbūt tas, es nezinu, bet viņi ir vieni un tie paši cilvēki. Viņi staigā, un ja viņi nav šeit, viņi jau citur. Es jau zinu, ka viņi tagad darbojas citur. Baptistu draudzē, vai kur jau darbojas, jau citur. Viņi šeit vairs, tu esi atpazīts, viņi vairs te nenāks. Viņam tagad jau ir, viņi jau citur jau ir. Jau viss, to pašu dara citur jau. Viss. Stāst par tevīm sliktu, tur atkal pielien, tur atkal viss tas pats notiek citur. Viss tur šķeļ draudz, šķeļi iznīcina draudz. Viņiem ir gan netiklīgi dažādas perversas fantāzijas. Porņiks, kā masturbē, onanē, jā. Visādas lietas, seksuālas fantāzijas, kārības. Viņiem ir depresija, tas viņiem rada. Nevar dabūt to, ko grib, nevar dabūt, un tad depresija.
Sātana kontrolē. Viņai mainās arī garstāvoklis bieži. Ja nekas nemainīsies un mēs netiksim galā ar šiem hroniskajiem Jezebelēm, tad viņi pilnīgi iznīcinās visu Dievu darbu. Bet Dievs ir uguns, kas iznīcina. Ja mēs atklājam, mēs kļūstam dedzīgi, sākam lūgt Dievu, izdzenām šo ļaunos garus un iznīcinām. Un šīs čūskas, zini kā, viņas tā kā čūskas, viltīgas lieni. Redzēji Bībelē, kā bija tās čūskas, tās sievietes. Kā viņas bija tā kā čūskas. Ir tā Izabele, tur tā Ahaba, ne tās sieva, gan arī tā Heroda brāļa sieva, tā kā čūska viņa tur viss. Un Jānim Kristītēm galvu nostūk projektu. Ja? Tā kā čūska, viņi tev arī grib iznīcināt. Viņi man arī grib iznīcināt, tā kā čūska. Un galva, Andrim nosā, Andrim, lai nebūtu galva. Nu, garīgā galva šoreiz, palīdz. Mums tāpēc jābruņojas laicīgi. Ar ko mums jābruņojas? Jāsatver visu Dievu ieroči. Jo Bībelē saka, tāpēc satveriet visus Dievu ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāvēt savus gunus apjoši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvušie apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam, bet bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varat zēst visas ļaunā, ugunīgā bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņa, cepuri, gara zobenu, un tas ir Dieva vārdu, un ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dieva garā ik brīdi lūdzam, un ļaunais aizies. Pareizi? Igori, ik brīdi. Lūdzu, staigājiet, jūt, kad ir viss dimbā, staigājiet, mēlēs, ej pa ielu, lūdzu, ej mežā, lūdzu, tam izojot kartupeļus, lūdzu, vārot ēst, lūdzu, un ļaunais aizies. Ņem viss ieroči, las Bībeli, apliecina Dievu vārdu, Jēzus vārdā, saka, Sātana pazūd, Jezebels gara atkāpies, un viņš aizies. Kur viņš? Viņš locas Jēzus vārdu priekšā. Jēzus vārdā locas visi ceļi, kā debesīs tā virs zemes. Jēzus vārdā locas. Jezebela salocās tur. Jēzus vārdā pasaka, Jēzus vārdā izēj ārā, autoritīvi pasaka. Viņu puts pamūt ārā, viņš tur nokrīt un vairs nav Jezebela. Man atbrīvo Ukrainā. Man arī bija, es pateikšu. Es biju kaut kā iemaldījies ar savu dzīvi. Bišķiņ Jezebeli, viņi nevar būt bišķiņ. Man Ukraina atbrīvoja, manu skatu uznes. Vladimirs Muņķans, kā lūdzu, es tur gulēju, es biju, viņš man kā pārstaigāja, man pa visu, kad arī sludināja. Pēc tam es biju brīvību tādu ieguvu. Paldies Dievam. Tas bija 2014. gadā, 2014. Iedomājies, tagad tikai es vai 13. 13. gadā, jā, 2000. Pēc tam vēl otrais aizbrauc. Bija spēcīgs svaidījums, bija spēcīgs un man iznes uz skatu. Un tur nav nekāda mūķeņu draudz. Tur bija ritīgi svaidīgi draudz, kur tiešām katrā dievkalpojumā 100 cilvēku nāk un pieņem Jēzus, tiek atbrīvot no grēkiem. Pa televizoru, pat caur ekrānu tiek cilvēki dziedināti. Caur ekrānu daudz cilvēki tiek dziedināti. Klausoties svētības. Tā kā mēs zinām, ka svētais garš ir neierobežots gan laikā, gan telpā. Viņš ir šeit, viņš ir visur, viņš ir mūsu dzīvē, mūsu sirdī. Mēs varam lūgt par tiem cilvēkiem, kas nav klāt, un viņi saņem par dziedināšanu, pareizi. Saņem dziedināšanu, man mamma saņem dziedināšanu nesot ne šeit, ne pat dzirdot mūsu lūgšanu. Mēs vienkārši lūdzam un apliecinājam Jēzus Kristus vārdā un palūdzam, lai svētais gars viņai pieskarās, aizskar un dziedina. Un svētais gars dara. Viņam patīk, ka mēs viņam prasam, ka mēs lūdzam. Svētais gars darbojas. Viņš jau grib labi cilvēkiem, pareizi. Bet vajag lūgt. Viņam patīk, ka mēs lūdzam. Tā mēs esam radīti. Bībelē vienā vietā teikts, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tu nelūdzi, tu brīnēs, nekas nav. Palūdz būs. Dievs ir apsolījis, viņš ir taisns, uzticams, viņš visu piepilda. Viss, kas ir Bībelē, tas viss notiks. Agri vai vēl. Citreiz nav uzreiz. Es biju narkomāns, man mamma lūdzu, man ir 15 gadus. Nenotika uzreiz. Notika pēc 15 gadiem.
Bet lūdzu, un viņi ticēja, no sākuma neticēja, bet vairāk sāk lūgt un sāk rasties ticība, un viņi sāk apliecināt, manam dēlam būs viss labi. Viss tā Andiņš saka, kur tā viņam var būt labi, viņš tur tāds un viņš tur šitāds. Nē, manam dēlam būs labi, viņš būs brīvs. Kur tā viņš brīvs, viņam jau zobkrīt ārā, viņš tad nomirs. Man tā, viņi saka, nē, manam dēlam būs labi, viņi tik staigā. Un skaita tēvreiz, var skatīt tēvreiz. Viņi staigā, viņi nemāca tā lūgt, tā kā mēs. Viņi gāja jau, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, un tik skaita. Un tik, katrs kā māk. Un viņi tik tēvreiz, diena, dienas. Viņi tiec, un pieruc tā, un ko tu lūdz visu laiku? Viņš iet, gan sliktāk paliek. Nē, viņam būs labi. Un pienāca diena. Atnāca Dievs manā dzīvē, viss izmainīja. Paldies Dievam, atbrīvoja, dziedināja. Un nav vairs ne narkotikas, ne atkarības, ne... Un stāv šeit un sludinu evaņģēliju. Jo zinu, kāpēc es arī sludinu? Jo tad, kad es izgāju priekšā, ja? Pēc priekšā izgāju pieņemt Jēzus tanī brīdī. Kad man aizvuz vasaras svēku draudz tā meiteni, kad es pieņēmu Jēzus, gāju priekšā, zinu, kā es pateicu Dievam? Dievs, ja tu man atbrīvos no šiem narkotikiem, ja tu man dziedināsi, man salauzto dzīvi, ja tu man atbrīvos, dziedinās man, un man nebūs šī atkarība, es tev kalpošu visu savu atlikušo dzīvi. Es noslēdzu Dievu derību. Es teicu, ja tā notiks šī brīdī, ka tu tā izdarīsi, es tā Dievam teicu, pie saviem domās tā, runāju arī. Un noskaitīja grēku nožēlas lūkšanu, no rīta pamostos, nav ne lomba, kas, saulīts spožāk, debes zilāks, zālīts zaļāk, un līdz šai dienai nav vairs nekā Jēzus ienāca dzīvē. Viss, aleluja! Un kalpoja, kā bija apsolījis Dievam. Dievam jau, ko tu apsoltē, tas jāpildi. Ko? Es jums tā saku, jūs gribat no kaut ko tikt vaļā, apsoliet Dievam. Tad jūs kalposiet viņam. Es domāju, ka viņš būs uzticams un viņš taisnīgs un jūs atbrīvos arī no tām lietiņām un var dziedināt arī no kāda pat neārstiem slimībiem. Jā, lai noslēgt derību ar Dievu. Dievs nepametīs tev kaunā. Pareizi. Viņš neļaus tev atraidīties. Viņš ir uzticams un taisnīgs. Viņš mīl savus bērnus. Un paldies Dievam, ka mums šodien ir ceļš uz debesīm. Un nekāds ļaunie gari, nekādi demoniskie spēki, nekāds Jezebels mums neko nevar izdarīt. Mums ir uguns, kas iznīcina. Mums jau ir dedzīgiem uguns, un viņš iznīcinās visas Jezebels turpmāk. Un vairs neienāks mums neviena Jezebela. Pareizi? Ne tavā dzīvē, ne tavā, ne fiziskajā ģimenē, ne garīgajā ģimenē. Tas arī bija viss, ko šodien gribētu pateikt. Paldies Jēzum par šo sprediķi, par šo svētru, par svēto garu, par to, ka mēs atmaskojam šo sasodīto, riedīgo, pretīgo Jezebeles garu. Jēzus Kristus vārdā, paldies! Pareizi? Forši! Paldies Dievam!